Sveiki! Es esmu Iveta no Datuve LV un man ir neparasts stāsts no Japānas. Japānā kāda mūzikas skolotāja reālajā dzīvē arestēta par savu virtuālā dzīvesbiedra nogalināšanu. Saprotiet pareizi, slepkavība notikusi populārajā briesmoņu kaušanās un varoņu aktīvas socializācijas datorspēlē Maple Story, taču arests ir īsts. Spēles laikā 40-gadīgā japāniete pēkšņi konstatēja, ka viņas virtuālais vīrs tikpat virtuāli no viņas šķīries. Viņa briesmīgi sadusmojās un sāka rīkoties. Policija ziņo, ka sieviete nozagusi virtuālā bēgļa Maple Story lietotāja profila pieejas kodus un nogalinājusi virtuālo tēlu. Viņš šķīrās no manis pēkšņi, bez paskaidrojumiem, būtībā nepateica man nevienu vārdu. Tas mani vienkārši satricināja. Tā savu rīcību motivē virtuāli pamestā pseidu sieva. Policija arestēja no realitātes aizgājušo mūzikas skolotāju, un tagad viņai draud apsūdzība par nelikumīgām manipulācijām ar personas datiem un ielaušanos svešā datorā. Japānā par šādām izdarībām piespriež cietumssodu līdz pat 5 gadiem un naudas sodu līdz pat summai, kura atbilst 5000 ASV dolāru. Maple Story ir korejiešu ražojuma spēle, kura pasaulē īpaši tālajos austrumos nokļuvusi kulta statusā, lai gan spēles kolektīvā sižeta pamatā ir briesmoņu izskaušana, dalībnieku sociālie un personīgie kontakti Maple Story vidē bieži beidzas pat ar virtuālām laulībām. Tāds lūk virtuālais stāsts.